Es jums tos radīšu pareizā veidu, kā jūs varat mierīgi paņemt un ievadīt tos čītkodus, kuri būs zem video. Jums tas fails ir jāielādē obligāti. Ticiet man, tur nav vīrusu. Tāpēc, ka tas ir vienkārši notepad. Tāpēc, kad jūs viņu ielādējat, jūs uzspiežat uz Windows pogu, skatāties šeit, jūs viņu papriekš apturiet vaļā, jā. Te jūs viņu paskatāties šitai, jā. Un te ir visi čītkodi. Šitie te ir tās kombinācijas. Šitie ir paskaidrojumi, kas tie par čītkodiem. Un šitie kā viņus aktivizēt, ja ir tāda iespēja. Tā. Tad kā var ievadīt vispār tos čītkodus? Jūs paņemat, ieiet menu, spiežot escape. Tad jūs ieiet options un turat F1 pogu. Ja jums nezināt, kā viņu aktivizēt, uz datoriem ir šeit F1 pogu. To jau visi gandrīz zina. Uz laptopiem neviens gandrīz praktiski nezina. Es to pats nesen atklāju. Jūs turat F1 pogu un turiet F1 pogu. Uz datoriem arī tas pats. Jums jātur F1 pogu. Tad šajā menu mēs turam F1 pogu. Bet papriekš mēs varam paskatīties, kāda kombinācija šeit ir. Piemēram, viens sitiens un mašīnas nav. Pa labi, pa kreisi. Paskatāmies. Turam F1 pogu, spiežam uz saucamām bultiņām, kas ir šīs bultiņas. Ja jums ir mazāk par 80% keyboard, tad jums laikam nav tāds bultiņas. Šeit arī tāds bultiņas uz laptopiem. Tāpēc jums ir jāievada tā kombinācija, kas ir pa labi, pa kreisi. Jā, pa labi, pa kreisi. Tad šitiem te mēs neko nespiežam, vienkārši turam F1 pogu un spiežam pa labi, pa kreisi. Laižam vaļā F1 pogu un izējam no šejienes. Tad katru reizi, kad jūs brauksiet ar mašīnu, jums notiks šis. Tas ir ļoti aizraujoši, tikai uzmanieties no policijas, kas atrodas šeit, tāpēc, ja policija redzēs, ka jūs šitāds sliktas lietiņas dara, tad, jums naudiņa atņems 50 kapeciņas, ja policija jūs noķers, tāpēc uzmanieties. Es jums tā iesaku. Tas bija viss pirmajā tutoriālā. Otrā tutoriālā es rādīšu, kā jūs varat modus aktivizēt.